Pievienojos, bet es jūtu šeit ir ļoti aktīvs darbs un spraigas diskusijas. Nedaudz par mazu vēsture, kā es saskāros ar šo te elektronizācijas jautājumu. Pirms es biju pašvaldības vadītājs, man bija tāds, es vadīju konsultāciju uzņēmumu, kurš cits starpā vadīja projektu, kur pasūtītājs bija valsts kancelē, pēc tam Varams, Arnis, Daugavs bija mūsu projektu vadītājs, un mēs strādājām pie projekta, lai izveidot publisko pakalpojumu, tādu tā kā vadības sistēmu sabiedriskam sektoram, ministrijas un pašvaldības. Un tās ir lietas, kuras jūs droši vien zinat, lai ir vienotas klienta apkalpošanas centrs, lai pakalpojumi ir aprakstīti, lai mēs tērētu mazāk laiku klientam, un viss šīs te labās, gudrās lietas, par ko mēs šodien diskutējam. Un tad iztēloties situāciju, tas bija 2 gadu atpakaļ, man tā sagadījās, negadījās, ka es kļuvu par mēru, un es aizēju pirmā savā darba dienā uz to 3. stāvu, mums tāda jauna skaista māja, un pilns gaidens ar cilvēkiem. Visi sēž kaut kur gaida rindā, skatos, jā, tur ir kases lodziņš, jā, iet tālāk, skatos, jā, mēra kabinets, un tur tikpat pilns, tur domas darbinieki dzer kafiju. Un tas viss notiek tādā vienā mikrovidē, kur, kā saka, viena sēž, gaida rindā uz lodziņu un domas darbinieki staigā kafijām. Un tad tap mans pirmais rīkojums aizvāciet to kafiju kaut kur tālāk. Tas nav jāredz cilvēkiem un dzeriet kafiju, kur gribiet, bet ne klientu zonā. Un otrais rīkojums bija, kad klientus vajag pieņemt 1. stāvā, un pēc tam mēs sapratām, kāpēc tie klienti ir 3. stāvā, tāpēc, ka tur ir kases lodziņš. Tā bija tā ēka uzbūvēta. Un sanāca, ka no visiem jautājumiem, ko vien mūsu pašvaldības klienti kārto, kārtīga puse bija saistīta ar maksājumiem. Tātad, piemēram, nekustamā īpašuma nodokļu maksāšana bija lausties, ko tai kasierē bija jādara, un tas darbs bija tikai daļai saistīts ar šo maksājumu. Cilvēkam interesē, kāpēc tik dārgs tas nodoklis, un tad bija nodalījums starp to zemes kadastrālo ēku un ēku kadastrālo vērtību. Jūs saprotat, cilvēkam interesē, par ko man jāmaksā, īpaši, ja tas nodoklis mainās. Un līdz ar to, protams, ka tai kasierē bija elles darbs, to visu darīt, skaidrot, grāmatot, visgrūtākā profesija, un tas viss notiek tai pašā manā gaitenī. Līdz ar to tapa šis te plāns, iet uz Kacu. Tātad mēs izveidojam 1. stāvā klienta apkalpošanas centru, kasi vēl nevarējām nodabūnīt lejā, tāpēc, ka tas viss bija saistīts ar to smaganējo procedūru, un tad nākošā pusgadā mēs nolauzām arī to kases operāciju, tātad dabūjām viņu 1. stāvā. Bet, lai tas notiktu, vajadzēja drusciņi pastrādāt. Kāda bija situācija Jādažu novadā? Tātad mēs esam tāda, pilsētiņa, bet īstenībā lauku teritorija ar 11 000 iedzīvotājiem. Mums ir 11 ciemi, kopā mums bija tikai 3 bankomāti, kas varbūt daudziem liekas daudz, bet tas nav īpaši ērti, ja mēs saprotam, ka pašvaldībā par pakalpojumiem var norēķināties tikai skaidrā naudā, tad cilvēki no citiem ciematiem, viņiem fiziski jābrauc, kaut kur jāizņem naudu, un tad viņi iet uz pašvaldību, skaitīt tik, cik viņiem tur pateiks jāmaksā par pakalpojumu vai nodokļiem un tam līdzīgi. Cits starpā bija sporta centrs, viena iestāde, ne pati svarīgākā, kur varēja samaksāt ar bankas karti. Tāpēc, ka tur bija enerģiski vadītāji, viņi to bija izdarījis. Ja? Un es sapratu, ka principā, ir tehnoloģiskas iespējas kaut kā iet uz bezskaitas naudas norēķiniem. Man bija intuitīva sajūta, ka mēs iekonomēsim. Tātad ir savu laiku, ir klientu laiku, būs ērtāka, ātrāka, lētāka. Un man paveicās, jo man atnāca jauna grāmatvedības daļas vadītāja, kur cits starpā bija strādājis valsts kasē, un šo to sapratu no visādām datu sistēmām. Cits starpā mums noveicās, ka mēs bijām tikko pārgājuši uz ZZ-Datas grāmatvedību centralizētu, kas mums arī bija izaicinājums, kā pāriet no vecās programmas uz jauno un visu būvēt. Cits starpā mūsu pamatbanka bija Svetbanka. Bija ļoti daudz šīs sagadīšanās, kuras bija tiešām tāda sakritība. Un
Tātad mēs sākam strādāt pie šī projekta, kā izveidot šo te maksājumu centru, kurā cilvēks vienu vietu var samaksāt par visiem pašvaldības pakalpojumiem. Mums bija ambīcija augstāk, tātad, ka viņš var samaksāt ne tikai par pašvaldības pakalpojumu, bet arī par mūsu kapitāla sabiedrību. Mums ir ādažu ūdens, mums ir namsaimnieks, mums ir slimnīca. Diemžēl mums neizdevās maksimāla ambīcija, jo ir valsts likumdošana, normatīva un tā tālāk, kas pasaka, ko drīkst, ko nedrīkst. Ar kapitāla sabiedrībām šobrīd mums to neļauj darīt likums, bet tehnoloģijas to jau ļauj. Bet vienalga, mēs to agri vai vēlu nolauzīsim kopā ar jums. Bet tātad mums izdevās tātad izveidot šo te modeli, kurā tātad mēs samazinam skaidrs naudas apriti. Cilvēki, ja agrāk 100% pašvaldības pakalpojumu gandrīz maksāja skaidrā naudā caur lodziņu, tad tagad, es teiktu, 90% ir bezskaidrs naudas norēķini. Protams, mums ir kādi 100 mohikāņi cilvēki gados, kas iet uz pastu, ar skaidru naudu maksā, un lai mēs kaut kādā veidā arī tur atvieglot viņam dzīvi, mēs maksājam Latvijas pastam komisiju, pašvaldību, tādā veidā, lai cilvēks nav diskriminēts, bet principā visa veida zaļā taciņa ir izveidot tieši maksājumiem, kas ir ar bankas kartēm. Un cilvēkiem tas patīk. Un tā labā lieta tā tad ir, ka cilvēks var samaksāt vienotā, tajā brīdī, kad viņš identificējas ar bankas karti, nosaucot savu personas kodu, sistēma atpazīst viņu kā ādažnieku, kuram ir kaut kādi maksājumi. Piemēram, nodoklis, piemēram, jāsamaksā bērndārzā par ēdināšanu, vai viņš grib, nezinu, baseinu abonementu pirkt vai vēl kaut ko. Ja? Tātad mums ir integrētā vidē, kasierim redzami visas viņa saistības. Viņš var samaksāt vienu rēķinu, viņš var samaksāt 3 rēķinu, viņš var daļēji apmaksāt rēķinu, to visu var izdarīt. Pie kām, ja viņš samaksā, tad viņam izdod izdruku, kas ir analogs kvītī. Tātad mēs ietaupam laiku, neviens netaisa dubultu datus, neko neklapē savā datorā, viss ir automatizēts. Plus grāmatvedība centralizēti saņem izdruku. Es nezinu, pa dienu, nedēļu vai mēnesi, bet tātad top jau grāmatvediski sakārtots dokuments, kurš der mūsu finanšu vadībai iekšpusē. Tātad caur šo te integrēto tādu maksājumu un grāmatvedības tādu menedžmenta modeli mēs faktiski ietaupījām arī administratīvos resursus. No 10 grāmatvežiem palika 8 vai 9, tur nemāku pateikt, jo mēs varējām pārdalīt arī funkcijas. Un tie, kas agrāk nodarbojas ar šo te grāmatošanu, tagad dara kaut ko citu, kur vairāk vajag cilvēku resursu. Viennozīmīgi arī klienti varat iztēloties, pamanīt šo atšķirību, tātad viņam nav jārāpjas uz 3. stāvu, viņam nav jāgaida rindās, viņam nav jāskatās, kā ierēņi dzer stāsta kafiju. Un arī administrācija vinnēja to, ka tātad cilvēki vairs nestaigā pa gaiteņu, viņi 1. stāvā, kacā, visu izdara. Un tikai dažos gadījumos, kad ir būvvalde vai tiešām ir, nezinu, sarežģīts zemes attiecību jautājums, tad viņš iet pie speciālista, runā, ir pieņemamie laiki. Un, citiem vārdiem sakot, gaiteņi palika tukšāki un arī ierēģi varēja normāli darīt savu darbu. Viņi netika raustīti, tajā, teiksim, cilvēks sagatavojas kaut ko darīt, viņam atnāk klients, viņš ir pusratā, jā. Tātad sakārtojas vienkārši dzīve. Kas man bija šitajā bildē jāstāst, jo aizmirsu? Šito es izstāstīju, ja? Man grāmata tad viss sagatavojas, maz nezinu, ko es te stāstu. Lūk, jā, to es arī izstāstīju. Īsāk sakot, visiem ir labi, un tātad iedzīvotājs var arī iegūt šo te grāmatvedisku apliecinājumu, ka viņš ir samaksājis, likums nosaka šo kārtību, un tātad visu to dara programma, kuru tātad, ja es pareizi saprotu, ZZ dats ir tas elektroniskais rīks, viņš ir saintegrēts ar bankas maksājumu kārtēm, un viņš ir saintegrēts ar pašvaldības tātad grāmatvedības sistēmām, kuras mēs šos te datus dažādā veidā grāmatojam un kontējam. Ja vajag arī varam analizēt šos te datus, ja viss tas ir elektroniskā vidē,
Tā tad es teiktu win-win situācija. Un mēs tajā laikā bijām tāds izmēģinājuma trusīts, pilota pašvaldība, jo tā tad uz mums trenējās ZZ Dats, uz mums trenējās Svetbanka. Mēs visi trenējāmies, mums bija kaut kāda, atlaižu sistēma, bija visādi gļuki un errori, kā jau jebkuram testa režīmam, bet jāsaka, man liekas, ka visi ir bagātinājušies, ieguvuši, un es nezinu, droši vien tagad jau vēl kāds lieto šito, vai jau daudz lieto. Tātad vienmēr, lai palaist sistēmu, ir kaut kāds tas punu periods, un es teikšu, nemaz nav tik neizdevīgi būt par šo izmēģinājumu trustīti. Mēs noteikti vinnējām. Un tātad iegūms ir tas, ka, atcerieties, bija liels skandāls pašvaldībām, melnās kases, nezinu, tādas pašvaldības biblioteka atrada buņģu ar skaidru naudu, kas nebija tur, nogrāmatot pareizi, un mēneša beigās tur kāds to žurnālu nodod, nenodod, un pašvaldībās ir melnās kases, bija valsts, tieši uz vēlēšanām, valsts kontrole tirdīja visus, un patiesībā runa bija par santīmiem. Mēs tajā brīdī varējām mierīgi uzelpot, jo mums kādas melnās kases, mums ir skaidri naudas, faktiski apriti pazudusi, un arī tie klienti, mēs visvairāk baidījāmies par senioriem, jo skaidrs, ka viņi netic kartēm, cilvēki nemainās vai negrib mainīties, un tu nevari iestāstīt, ka tas ir ērtāk. Un ir jāļauj arī daļai klientu izmantot to veco kanālu maksāšanu skaidrā naudā, bet ticiet man, arī pensionāri, arī daudzi saņem to naudu uz savu kartiņu un mēģina pāriet, un viņi saprot, kas tas ir izdevīgi. Īpaši izdevīgi tas ir lauksaimniekiem, tie, kas zina, kuriem ir daudzi zemes gabali, visi tātad nomaksāt viņus normālā veidā, ievadīt caur bankas lodziņu nav iespējams. Un arī šis ir ļoti ērts veids tādiem klientiem, kuriem ir daudz zemes īpašumi, kuri vienkārši nespēj savadīt, un arī tā datu ievade ir ļoti laikietilpīga un nokļūdies vienā ciparā un viss aiziet šķībi. Tad ir ļoti daudz ērtības arī klienta pusē tajā, ka viņš saņem paziņojumu un viņš var, tā kā jau te teicu, vienkārši akceptēt. Jā, es izdaru šo maksājumu pa visu kopā. Un tas ir tas, laikam, lielākais iegūms, ka klients ietaupa laiku. Un ja mūsu klienti strādā, viņi ar un sēj, tas nozīmē, ka valsts paliek bagātāk. Ja mēs visi tikai apkalpojam publisko sektoru iegribas un slikti uzbūvētas sistēmas, tad valsts stāv uz vietas. Tā kā man ir tāda patiesa cerība, ka mēs esam ielikuši savu artavu tādā, lai mūsu ekonomika kļūtu produktīvāka un Latvijas valsts būtu bagātāka. Paldies!